OptiBet hokeja līgas spēlē, kurā šodien savā starpā sacentīsies Liepājas hokeja komanda un hokeja klubs Pantera no Tallinas. Vēl viens metiens no Saliņķa, nu nērtās atkārtots metiens, nu šeit apšauda. Igaunijas piecinieks šajā brīdī. Nu, otrā maiņa šķiet laukumā bija. Jau tagad atbildē, jāmēt, gols! Nu, lūk, laikam jācitē ir ierastā sporta aksioma, tikko bija lieliski iespēja. Izdodas iziet no savas laukuma puses Igauniem, un arī metiens seko. Nu, kaut kā pavirši šeit. Liepājnieks sagaidīja Panteras. Un Mogo RSU 4-0 pārspēja Zemgala LBTU. Nu, uzreiz diezgan tādas būtiskas neveiksmīga epizode, cenšoties izmest ripu ārā no savas zonas, tā trāpa kaut kur ķermenī Kristaram Butānam. Enerģiski mēģināja divus apspēlēt. Strādnieks. O, šeit eleganti! 2-0! Nu, kaut ko līdzīgi. Spiediens pirmajā periodē arī bija pie vārta guvuma. Viegls uzmetiens. Oi! Nu, nāk man atmiņā vienas olimpiskās spēles. Baltkrievijas Zviedrijas, domāju, jūs arī hokejista stāžu atceraties. Arī vārdsargs iesaistās spēlē. Ozoliņš. Jāmet. Jā! Ir gols. Trešais šodien Liepājā. Izmanto skaitlisko vairākumu. Praktiski visi nosekti bija šajā situācijā. Un šeit no vārtu priekšās! Nu, bija sarežģītā situācijā. Mainieki nonākuši. Bija tuvu tam, lai izlaistu ripu ārpus zonas. Handikaps laukuma saimniekiem. Oi, šeit kļūda. Nu, te uz karstām pēdām mainieki varēja arī satuvinājās pārāk ar vārdsargu. Daniels Andersons neizdevās gūt hat-trick. Liepājas hokeja komandai jādabū ripārā no savas zonas, citādāk sajūt šo vārtu garšu tagad. Lūkā, un atkal tanī brīdī, kad Igauņi tuvu tam, lai iespiestu, pieliktu punktu, piespiež kļūdīties, varbūt kaut kur nepaveic, Liepājnieki ātri atbild. Vīnbergs saglabā ripu, dodas uz vārtiem. Un ir arī sestais gols. Nu, kaut kur pajukusi ir tagad Panteras aizsardzība. Ja varējām viņus slavēt aptuveni pusstundu, tagad, pēdējās kapteinis parāda, tā teikt, piemēru, ka jāuzņems vairākās situācijās iniciatīvu. Arvien vairāk un vairāk sāk piespiesties Panteras saviem vārtiem. Un jau var kaut kur domās ierakstīt nākamos 2 punktus, bet arī Panteras, tā teikt, savu veiksmi ir nopelnījuši. Noteikti spēles gaita
nav. Realizējot vairākumu. 6,5 minūtes, vairākumā gana daudz laika. Un vēlreiz Valenta. Vēl viens raidījums garām vārtiem. Abas komandas spēlē pilnā sastāvā, atgriežas laukumā. Atgriežas laukumā Laivinieks un pārdomāja savu pārkāpumu un uzreiz gūst vārtus. Mēģina Panthers arī joprojām ar tādām ātrām piespēlēm, tālām piespēlēm. Sekmīgi pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Bet, 7-2, 7-2. Liepājas hokeja komanda izcīna uzvaru.